Meitenes, es jums esmu stāstījusi par savu pieredzi ar matu izkrišanu pēc dzemdībām. Tās, kurām ir jau bērni, zinās, ko tas nozīmē, kad bērni paliek kaut kādi 3-4 mēneši. Nenormāli sāk krist ārā mati. Tu vienkārši, kad mazgājies, viņi čupām nāk ārā un viņi paliek tik plāni. Un man ir 4 bērni. Ar visiem 3 pirmajiem bērniem man bija tieši tāda pati pieredze kā lielākoties visām jaunajām māmiņām, bet ar 4. man vispār nekrita ārā mati. Es biju vienkārši šokā. Es to nepiefiksēju, bet kad man meitenes jautāja, vai man krīt ārā mati, es tā sapratu, ko? Nē, man nekrīt. Pirmo reizi no visām 4 reizēm, 4. man nekrita mati. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es pirmkārt turpināju lietot ļoti labus dabīgos grūtnieču vitamīnus. Ir ļoti svarīgi nepārtraukt to lietošanu pēc dzemdībām, bet turpināt. Es riktīgi turpināju un es lietoju selēnu un cinku. Tas bija vienkārši. Es gan īstenībā paralēli vēl gāju detoksiņu, lai atbrīvotos no visu, kas tur sakrājās, lai sakārtotu hormonālo un tā. Bet reāli, meitenes, tas ir iespējams. Nopietni. Nav jāmagās. Man bija pēc 4. dzemdībām, man bija atauguši tādi gari mati, un viņi bija tik biezi. Man jau viņi grūtniecības laikā atauga, bet grūtniecības laikā ļoti bieži tā riktīgi forši auga mati, jo tur tie hormoni un viss. Bet jā, tas ir iespējams, ka pēc dzemdībām nebirst ārā mati čupām.